Mums ir jau ienākuši jautājumi, bet, kā es minēju, laipni aicinātu uzdot vēl. Un mēs sāksim ar to sākumu par, nu, varam teikt, par tādu virsgrāmatas ekspresa pārbaudi, ja, kad mēs apskatāmies, kā mums apskatāmies, lai saprastu, kāds tad būs gada pārskata apjoms, izvērtējam, vai mums ir nepieciešams piesaistīt revidentu un kā plānot šos te obligātos priekšdarbus. Pirmā lieta, ko noteikti, ja mēs runājam par gatavošanos gada pārskatam, lai mēs saprastu, kas ir. Ļoti vērtīgi ir tieši šajā laikā, kad mēs esam jau, kā saka, vasara beigusies, esam atpūtušies, atgriežamies pie darbiem. Noteikti paskatāmies, nu, lai mums ir viss sagrāmatots. Un tad uztaisam virsgrāmatu un tā kā tādu grāmatu pārlasam cauri, kas mums tur atrodas. Ļoti liederīgi šajā brīdī jau ir sagatavot operatīvo, jeb, nu, ja mēs pēc terminoloģijas sakam starpperiodu pārskatu, lai jūs jau redzētu, kāda jums veidojās bilances kopsumma, lai jūs varētu novērtēt, kā jums izskatās apgrozījums, kādas ir summas, tāpat, cik jums ir darbinieki. Par darbiniekiem iespējams mēs vairāk zinām, tie, kas rēķinam paši arī algas, jo tas ir katru mēnesi, bet kāpēc tas ir svarīgi? Pirmā lieta, ja mēs runājam par zvērnātu revidentu, tātad šeit jūs arī redzat ielikām no normatīviem aktiem. Pirmā lieta viennozīmīgi vidējas un lielas sabiedrības, viņām ir pienākums piesaistīt revidentu vai zvērnāt revidentu komercsabiedrību, un tur jau notiek revīzija, tātad lielā šīta pārbaude. Bet noteiktos gadījumos arī mazai sabiedrībai viņas sagatavoto gada pārskatu ir jāpārbauda zvērnātam revidentam. Un šis ir tas jautājums, kuras arī dažkārt saskaros, kad man uzdod, vai tiešām jau pirmajā gadā vajag apskatāmies šo te 91. pantu. Tur ir tiešām tāda situācija, kad jau mazai sabiedrībai jums ir jaundibināts uzņēmums un jums jau pirmajā gadā vajag piesaistīt revidentu. Mazām sabiedrībām ir tā lieta vēl laba, ka izpildoties noteiktiem kritērijiem, jūs varat izvēlēties ierobežotu pārbaudi, nu, teiksim, ne jūs, bet īpašnieki, jā, bet varat arī ņemt tātad pilno revīziju. Sabiedrība lielums mums ir noteikts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. pantā, un tas noteikti jau noderēs, pat ja jums šobrīd būs sagatavota operatīvā bilance un operatīvais peļņas vai zaudējuma aprēķins. Ja jums jau ir vēsturiskā pieredze, tad jūs paskatīsieties uz atpakaļ un jūs redzēsiet, kā jums šogad ir gājis un jau varēsiet prognozēt, vai šo revidentu vajag. Vēl viens tāds ieteikums, grāmatveži arī maina amatus un uzņēmumus, ja. Ja jūs esat nonākuši jaunā uzņēmumā vai paņēmuši apkalpošanā jaunu uzņēmumu. Vēl ir viena būtiska lieta, ja mēs runājam par revidentu piesaisti, ir komerclikumā ir pateikts, kad ja mums ir uzņēmuma statūtos noteikts, kad ir jābūt revidentam, tad tas ir pilnīgi neatkarīgi no tā, vai jums izpildās šī te prasība pēc gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu vai neizpildās. Ja statūti saka, ka vajag revidentu, tātad revidents ir jāpiesaista. Ja? Tātad šī ir vēl viena lieta, kam noteikti ieteiktu apjautāties, ja tie, kas pārņemam jaunus uzņēmumus vai esam mainījuši uzņēmumus, kur strādājam, tātad pajautāt, vai statūtos tas nav noteikts. Lūk, tad vēl attiecībā uz to, lai saprastu, kāds tad mums veidosies gada pārskats, cik daudz darba mums būs tajā jāiegulda, šajā brīdī ir liederīgi ieskatīties arī gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu 52.
2. pāntā. Sāksim mēs ar to. 52. pāns ir, kurš mums saka, ko mēs liekam visas sabiedrības, ko mēs skaidrojam finanšu pārskata pielikumā. Un te uzreiz jau ir arī tie jautājumi, ko pārdomāt, un tas tie kontekstā, kad jūs paņemat jau virsgrāmatu. Pirmā lieta, vai mēs šogad kaut ko mainījām grāmatvedības politikā, uzskaits politikā, būtiski mainījām, kas mums būtu jāizskaidro pārskata lietotājiem, lai viņi saprastu šos te datus, varētu viņus pareizi lasīt. Ja? Tātad, ja tāds notikums ir bijis, varbūt mainījāt pamatlīdzekļiem nolietojumu aprēķināšanas metodi, ja? Tad jau gatavojamies uz to, ka mums pārskatā būs par šo jāskaidro, jo mums ir šis te pienākums, ka mēs pārskatā sniedzam tātad ticamu un korektu informāciju. Ja? Tad pārdomājam par to, vai ir uzņēmums sniedzis kādus galvojumus, vai varbūt garantijas, ja? Vai ir kaut kādas citas iespējamās saistības, kurām ir paredzams, ka varētu viņas iestāties, vai mums ir bijuši ieķīlāti aktīvi. Tas arī jau uzreiz mums ir tāds signāls, ka tātad šis būs noteikti jāapskata un būs jāiekļauj arī skaidrojumā. Protams, visām sabiedrībām ir par aizdevumiem vadībai, īpašniekiem, ja to mēs arī varam redzēt, kas mums notiek, tad, kad viss ir sagrāmatots, jau pārskatam virsgrāmatu. Tad noteikti, ja mums ir kaut kādi neparasti darījumi bijuši, ja, kas nav tipiski, līdz ar to mēs tādā veidā jau saliekot kopā varam paskatīties uz šiem jautājumiem. Vēl viena lieta runājot, ja mēs runājam par revidentiem, tad laicīgi iesaku sazināties ar revidentiem. Te ir jāatcerās, ka revidentus izvēlās, pēc būtības būtu jāizvēlās uzņēmumu īpašniekiem. Nu, situācijas mums ir dažādas, arī manā praksē ir dažādi, ja mums ir uzņēmumi, kur īpašnieki paši ir arī valdes locekļi, un tad šis process iespējams notiek daudz vienkāršāk un arī vairāk iespējams ieklausās tajā, ko grāmatvedis iesaka. Bet tikpat labi man ir arī tāda pieredze, un noteikti vēl vairākiem maniem kolēģiem, kad mums šajās laikā, kas ir septembris, oktobris, mēs veicam, kā saka, cenu aptauju. Apzinām revidentus. Šeit arī ir tātad, ja jūs redzat, ka jums izpildās šie te kritēriji, vai vienalga, vai ir statūtos, vai atbilstoši gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, tad arī ir liederīgi jau uzstākt šo te sarunu ar revidentu, jo tad jūs arī uzzināsit, kas jums vēl varētu būt jādara, jo priekš gada pārskat, jo tāpēc, kad revidentiem arī lietas pamainās, kādas prasības vairāk kādiem jautājumiem pievērš uzmanību, iespējams, ka jūsu uzņēmumā ir kādi darījumi nākuši klāt, kas varētu būt interesanti, jo, lai jūs saņemtu kaut vai šo te cenu piedāvājumu no revidenta, jums jau vajadzēs iesniegt operatīvos datus. Vismaz, ja mēs šobrīd esam septembrī, tad noteikti interesēs jau par 8 mēnešiem, lai var tātad, pieņemt šo te lēmumu. Un savukārt, ko jūs iegūstat pretīm, tad, kad jau notiek šī te komunikācija, jūs jau varat iegūt šo te informāciju par to, kas būs vēl nepieciešams priekš gada pārskatu. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jo tie darbiņi, kas ir jāveic, būs gana daudz. Vēl runājot, kā jums var virsgrāmata pati palīdzēt pārskatam, kas mums ir par kontiem, jo tas mums arī iedos informāciju, pieņemsim, cik vai mums ir atlikumi, mēs esam avansus maksājuši, ja, vai ir nepabeigtās būvniecības, kas mums notiek kreditoru pusē. Nu, lūk, tātad pēc būtības tāds mazais mājas darbs šajā periodā ir paskatīties, sataisīt operatīvo pārskatu, novērtēt, vai man vajag revidentu. Nu, tiem, kam jau ir bijuši revidenti, visticamāk arī vajadzēs, bet noteikti būs arī tādi biznesi, kas ir, kā saka, uz pretējo pusē aizgājuši, vai nu samazinājušies, vai sadalījušies, ja. Un vēl gribu pievērst uzmanību, ja mēs runājam par revidentiem,
mikrosabiedrības. Mikrosabiedrības tātad tās, kurām ir vismazāk iespējas atklāt kādu informāciju, viņām ir vislielākie atvieglojumi. Skatieties, ja jūs esat kā mātes sabiedrība, tad jums vajadzēs revidentu. Ja? Tad tas ir arī iekšā likumā, un tas ir arī izvērtējams jautājums, noteikti apskatāms jautājums. Tā, varbūt ir kādi papildinājumi, kamēr es vēl mazliet apdomājos. Jā, paldies, Lēlē. Es klausījos ar lielu interesi arī pati, jo katru gadu kaut kas jau mainās. Gada pārskatu sagatavošanas procesā varbūt tik ļoti nē, bet tieši tajā pašā dokumentā mainās. Un tad izvēloties zvērināto revidentu, kas ir uzņēmuma draugs, es tā to gribu teikt, jo bieži vien uzņēmumi baidās izvēlēties revidentu, mēģina kaut kā ar tiem datiem varbūt vēl manipulēt vai nesko darīt, lai tikai šoreiz nebūtu mums tas revidents. Tad es tomēr gribu iedrošināt visus, ka tas gada pārskats sagatavošana ir ļoti atbildīgs darbs, ļoti atbildīgs rezultāts, jo gada pārskatu lieto ļoti daudzi, un mēs pat īsti nezinām, kas. Tas nav tikai pats uzņēmums, tas nav tikai ieņēmuma dienests. Kā zināms, gada pārskati tiek publiskoti, nonāk uzņēmuma reģistra datu bāzēs, kur tos var nopirkt jebkurš un paskatīties uzņēmuma datus. Un arī šo gada pārskatu kvalitāti, tā diemžēl joprojām ir, es teiktu, es neteikšu tādu smagu vārdu, bet nepietiekama. Un tam nolūkam, lai mēs savu gada pārskatu, iespējams, no jums daudzi klausās, kuriem tas būs pirmais gada pārskats. Varbūt ir vērts pieaicināt to zvērināto revidentu kā skatu no malas, kā trešo aci, kurš novērtē jūsu gan to iegrāmatošanas kvalitāti, gan arī tālāk datu atspoguļošanu gada pārskatā. Lai tas pirmais gada pārskats jau ir tā ievirze jums, lai pārskats ir kvalitatīvs. Es katru gadu apskatu ap 60 gadu pārskatiem, un ar katru gadu ir tā situācija labāk uzlabojas, bet joprojām ir gada pārskati, kas atsaucas uz veco gadu pārskatu likumu. Ja, tā kā tas man liekas, tā pavisam absurdi, bet tur, kur ir zvērināti revidenti stāvējuši klāt, tur gods godam šie pārskati jau izskatās pieklājīgi, un tā ir grāmatveža darba vizītkarte. Tāda bija mana iebilde. Es vēl mazliet papildināšu. Savukārt tiem, mēs jau esam gatavojuši gada pārskatus, jo tam konkrētam uzņēmumam es noteikti ieteiktu paskatīties iepriekšējā gada pārskatu sagatavošanas dokumentus, piezīmes. Piemēram, es tādas veicu. Un tad, kad es skatos cauri, pieņemsim, es esmu atzīmējusi par to, ka, teiksim, kaut kādiem pamatlīdzekļiem beigsies liederīgais lietošanas laiks. Tas arī man ir jau signāls par to, ka šajā ikgadējā inventarizācijā tad par šo lietu ir jādomā, būs jāsakārto, jāizdomā, kā mēs uz to reaģēsim, jeb kā uzņēmums uz to reaģēs un ko mēs darīsim tālāk. Un es arī piekrītu, ka gada pārskats ir vizītkārte, tas ir mums grāmatvežiem kā katru gadu eksāmens, ja? Un cenšamies, tiešām tas daudz ko parāda, un gada pārskats izmanto daudzi, izmanto studējošie. Es arī kā praktiķis izmantoju, es arī apskatos citu uzņēmumu gada pārskats, īpaši, ja tas ir cita līmeņa pārskats, kur, piemēram, vēl es nebiju gatavojusi, vai man interesē, kā cits liels uzņēmums to pašu lietu ir parādījis un izskaidrojis, ja, jo tāpēc arī mums ir labi zināt no normatīvu aktu viedokļa, ko mums prasa, un tiešām šī iespēja, kad ir atvērtie dati, mums palīdz. Ir laba ideja pieaicināt revidentu, bet ja kaut kāda iemesla dēļ tas tā nav, vai nedaram to, tad mēs varam paskatīties citu uzņēmumu gada pārskats un novērtēt un paskatīties, kā viņi ir atklājuši informāciju, jo mums gana daudz darījumu tomēr notiek vienādi. Mums ir pamatlīdzekļi, mums ir debitori, mums ir kreditori. Ja? Tas ir arī tāds, man liekas, labs variants, kā organizēt un plānot savu darbu.